Labvakar. Šodien ir 26. septembris un Daitex tokena prezentācija. Daitex tokens, tas ir tāds savu veidu ieņēmumu sadalas tokens no dažādām platformām, no dažādiem produktiem, kuri nes ienākumu no klientiem, no savu produktu pārdošanas. Un tieši tokens ir tās, pateicoties kam tiek izveidoti dažādi produkti, un ienākumi tiek sadalīti. Ar tokenu mēs viņu finansējam, ja, un pēc tam arī dalāmies ar saviem ienākumiem. Ja. Nu, lūk, šoreiz prezentāciju sākšu ar to, kad pastāstīšu, cik tad tieši no mūsu pirmajiem produktiem ja, mēs sadalīsim, bet, nu, labi, vispirms stādīšos priekšā, mani sauc Vilnis Priedītis, esmu Daitex tokena Latvijā veidota kripto projektā, Daitex tokena radītājs, īpašnieks, vadītājs šīs kompānijas, ja, un tātad dalos ar informāciju, par kuru man ir simtprocentīgi, teiksim, tā teikšana, ja, kur es tiešām visu zinu, kas te kā notiek, ja, jo pats esmu šī projekta autors. Ja. Nu, lūk, tātad šodien skaidri un gaiši pateikšu to, cik tad mēs procentus dalīsim tokenu no NFT turētājiem no mūsu produktiem un kādā veidā. Tātad visi Daitex tokenu turētāji un Daitex NFT turētāji katru pirmdienu saņems ienākumu no mūsu produktiem, un šie tokeni tiks izmaksāti USDT ekvivalentā, jeb Daitex likviditātes tokenā QuickSwap biržā, kurā mēs listēsimies, ja, un visi cilvēki, ja vien vēlēsies, to uzreiz varēs pārvērst USDT, ja, teiksim, ja savukārt vēlēsies uz šiem tokeniem turpmāk pelnīt, ja, varēs atstāt kā likviditātes tokenu un saņemt komisijas no biržas. Ja. Tad, respektīvi, Chainlato, mūsu pirmais produkts, kuru mēs palaidīsim līdz listingam, kurš ir praktiski principā gatavs. Jā, tātad saņems tokenu turētāji proporcionāli tokenu daudzumu, saņems 40% no mūsu ienākumu. No tā, ko kompānija saņem. Un NFT holderi saņems 4%. Respektīvi, ja mēs par nedēļu saņemam $10,000 kā piemērs USDT, tad 4,000 USDT mēs sadalām tokenu turētājiem un 400 NFT turētājiem. Ja? Tad par šo summu mēs vienādās daļās USDT un Daitex tokenu uz pēc tā brīža kursa, ja, izveidojam LP tokenu, kuru nosūtam uz jūsu maciņu, un ja jūs viņu vēlaties, jūs viņu varat tajā brīdī pārdot tieši par to summu, ja, un ja jūs vēlaties viņu atstāt, turēt, tad jūs no šī LP tokena tad pelnat komisijas. Ja. Tik vienkāršā veidā. Tā kā, jebkurā gadījumā to vērtību, ko jūs saņemsiet katru nedēļu, varēs aprēķināt tieši dolāra ekvivalentā. Ja. Savukārt no otra produkta Matchful, un šī informācija nāk pirmo reizi, mēs dalīsim tokenu turētājiem, tad kopā 21%, un no šiem 19% aizies tokenu turētājiem un 2% aizies NFT turētājiem. Tā kā no NFT turētājiem patiesībā tas izdevīgums vēl mazliet proporcionāli lielāks. Ja? Kāpēc šeit Matchfulā ir tie procenti mazākie? Ja? Tāpēc, ka Matchfuls ir produkts, kurš prasa daudz lielākas uzturēšanas izmaksas, mārketinga izmaksas, ja? Un tehniskā atbalsta izmaksas nekā Chainlato, un tas ir tikai loģiski. Šeit arī būs ienākumi nāks ne tikai no kriptovalūtas, bet arī no parastās fiat naudas, ja, caur bankas kartes maksājumiem. Ja. Nu, lūk, tātad pavisam nesen jau nopublicēju Matchful prezentāciju, bet šajā prezentācijā īsi un konkrēti iepazīšanās aplikācija Silo, kur mēs sākām veidot, tagad mēs esam papildinājuši funkcionālu, pielikuši klāt liekam klāt jaunas sadaļas, ja, un mums ir līdz ar to arī izveidots jauns nosaukums, kas ir Matchful. Matchful.app, app ir mūsu mājaslapa, tur varat ieiet, ja, un tad mēs
sapratām, ka mēs veidojam nevis kārtējo iepazīšanās aplikāciju, jo, kā angliski saka, dating app, bet mēs būvējam pirmo partneru aplikāciju pasaulē, ko mēs saucam par partneru apu. Ja? Tātad pirmā partneru aplikācija pasaulē, un šī aplikācija atšķirībā no iepazīšanās aplikācijām pirmkārt atradīs jums partneri, nevis liks rakāties, tā, šķirstīt datubāzi, tā būtu korektāk teikt. Un mēs atradīsim jums ar garantiju partneri gan dzīvei, ja jums vajadzēs gan hobijiem, ja jūs meklēsiet hobijiem, gan biznesa partneri, tiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgs psiholoģiski sadarīgs biznesa partneris. Ja? Lūk, tātad pirmā partneru aplikācija pasaulē, kas garantēti piedāvā vispiemērotāko partneri kopdzīvei, sociālajam biznesam. Ko nozīmē garantēti, ja mēs atgriezīsim atpakaļ naudu, ja mēs nespēsim to izdarīt, ja pēc noteikti daudzuma piedāvāto partneru, ja, teiksim, respektīvi, ja nevaram, tad saņemiet naudu atpakaļ, ja, un rezultātu mēs sasniegsim izmantojot unikālu personības, seno zinātņu algoritmu un mākslīgo intelektu savienojumā. Tātad Matchful ir pirmā partnera aplikācija pasaulē. Šādu produktu vajag ļoti daudziem cilvēkiem. Es esmu pārliecināts, ka tas ir 80% online, ja tiešsaistes lietotāji. Kādam vajag cilvēku priekš biznesa partneri, kādam vajag priekš hobijiem, ja, un hobiji, kā jūs zināt, mēs būtu ļoti daudz, ļoti dažādi, ja, teiksim, un, protams, arī daudziem cilvēkiem ir vajadzīgs dzīves partneris, ja, psiholoģiski sadarīgs, ar kuru ir iespēja veidot ilgtermiņa labas attiecības, ja, un saprotot šo visu, mēs redzam šeit milzīgo tirgus pieprasījumu, ja, mēs redzam, ka šī niša nav aizpildīta vispār, ja, līdz ar to, esmu pārliecināts, ka šī nozara, šajā virzienā mēs varam izveidot miljardu eiro vērtu uzņēmumu visi kopā, ja, teiksim, un ļoti labi no tā visa nopelnīt, ja. Un paralēli tām, ka šodien ir iespēja iegādāties Daitex tokenus, ja, kuri turētājs saņems 21% no visa šī Matchful apgrozījuma. Ja, ir iespēja arī investēt Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā, ja, teiksim, kļūt par līdziepašnieku, arī juridiski noformēties uzņēmuma reģistrā. Ja. Tas ir ne šīs dienas prezentācijas stāsts, bet pēc pieprasījuma nosūtīsim, un arī mūsu grupā tie cilvēki, kas ir Telegram grupā, jau šo prezentāciju visi ir saņēmuši un redzējuši. Ja. Lūk, kāda strādās aplikācija, ļoti vienkārši reģistrējamies, reģistrācija vienkārši ievadam datus, aizpildām personības testus, ja jūs zināms dzimšanas brīdis, tad ir labi, ja ir tikai datums arī labi, ne tik labi, bet arī labi, ja, teiksim, psiholoģijas, astroloģijas, enegrammas programmas kopā ar mākslīgo intelektu apstrādā datus un piedāvā jums piemērotas partneris. Jums nav jārakājās datu bāzē, jāšķirsta, jāveido dažādi parametri pēc kā, ja, teiksim, protams, dažus jūs ievadīsiet tāpat, ko jūs meklējat, ja, un mēs jums piedāvājam psiholoģiski sadarīgu partneri. Jūs izvēlēsieties, kāds to lietos tikai priekš biznesa, ja, kāds to lietos tikai priekš hobijiem, ja, teiksim, varbūt kādam tur, nezinu, uz kalniem braukt kompāniju vai makšerēt, vai, hobiju daudz, jūs saprotiet, ja. Un kādam tas būs vajadzīgs priekš attiecībām, ja, priekš normālas, labas ģimenes veidošanas, kopdzīves, ja. Līdz ar to mēs saprotam, ka šī aplikācija būs vajadzīga ļoti daudziem cilvēkiem, ja. Lūk, atgriezīsimies atpakaļ pie tokena. Tātad mūsu tokens, Daitex tokens, listēsies QuickSwap biržā 16. oktobrī, 14. pēc UTC, tas pēc Latvijas laika ir 17. pēcpusdienā, ja, pa cenu pusotras centas. Un, ko mēs esam atšķirīgi no daudziem citiem tokeniem, ja, tad mums ir šis unikālais produkts, ko mēs veidojam. Matchful tādu produktu neveido neviens cilvēks, neviena kompānija pasaulē, tas ir pilnīgi skaidrs. Ja. Otkārt, mums ir unikāla iknedēļas ienākumu sistēma Daitex LP tokenos, kas ir USDT ekvivalents, kas vēl papildus var nopelnīt naudu. Ja. Treškārt, mums ir šie unikālie Daitex NFT pirmajiem agrīniem investoriem. Ja. Un daudz cilvēku no jums piedalījās arī private sale, zina, kad viņi tika piedāvāti, zelta un sudraba tika izpirkt, bet mums vēl bronzas ir pieejami. Un arī tos ir iespējams tagad dabūt kā papildus arī public sale.
drīz mums būs arī Daitex DAO. Ko nozīmē DAO? Tas nozīmē to, ka svarīgu lēmumu pieņemšanu mēs pieņemsim kopā ar cilvēkiem no community, ja, un caur platformu XDAO mums būs arī, jau tagad ir principā saucamie balsošanas, jeb governance tokeni, viņiem tiks izstrādāt vēl dažādi citi kritēriji, bez tā, ko es stāstīšu šodien, ja, un apmēram pusgadu laikā mēs ieviesīsim to DAO tādā veidā, ka mēs tiešām balsosim, ja, bet tas būs jau tad, kad mēs palaidīsim šos pirmos 2 produktus, listēsimies jau, uztaisīsim tādu izrāvienu arī pasaules tirgo, ja, teiksim, un tad mēs arī pārēsim uz DAO daudz spēcīgāk, ja. Mūsu tokens ir izstrādāts tā, ka viņu nevar papildus saražot klāt, viņu nevar papildus piemintot, ja tā ir pareizi teikt, ja, un apritē listinga dienā mums būs palikuši tikai 555 miljoni, 555 tūkstoši, 555 tokeni, ja, un par tokenomiku stāstīšu mazliet vēlāk šajā prezentācijā, un, protams, ka visa informācija ir atrasts Daitex tokenu mājaslapā, tur arī pārējus visiem mūsu sociālajiem tīkliem, Telegrama, Twitter un daudziem citiem, ja. Nu, lūk, īsumā par šiem jaunumiem, par DAO, tad mēs pavisam nesen esam noslēguši sadarbību ar platformu XDAO, tā ir viena no lielākām DAO platformām pasaulē, un tur ir izveidots atsevišķs pools, kas dod iespēju cilvēkiem nopelnīt naudu, ja. Tātad ir iespējams piedalīties saucamajā Daitex DAO LP tokenā. Šobrīd tiek piesaistīts pools uz $100,000, un tur jūs varat iet tikai no $1. Ar $1 jūs tur startēt ar 2, ar 3, ar 5. Kopējais pools tiek veidots līdz $100,000, ja. Ko šis pools darīs ar to naudu? Nevis mēs, bet šis pools ir patiesībā, ja mēs tur tā teikt, to naudu novirzam visu kopīgos mērķos, ja, un 50% no šīs naudas, kas tiks piesaistīta, tiks novirzīta Daitex token likviditātes nodrošināšanai QuickSwap biržā pārējai ar USDT. Ja, tā pusi no, piemēram, jūs investējat $100, tur $50 tiek jāvirzīt tur. Lai ieliktu likviditāti biržā, jābūt pārim USDT Daitex, tad vajag pa vienu to pašu summu USDT un par to pašu summu pretī Daitex. Ja. Mēs tos Daitex jums uzdāvināsim. Ja, mēs viņus pieliekam klāt jūsu likviditātes tokenam, ja, un mēs viņus atpakaļ nevaram paņemt, tie jūsu. Jā, tajā brīdī, kad likviditātes šo konkrēto daļu mēs paņemsim atpakaļ no tā QuickSwapa, jā, teiksim, ka jūs viņu varēsiet izņemt, jā, mēs jau jums viņu atpakaļ to Daitex noņemt nevarēsim. Tas būs jūsu tokens, jau piesiets pie jūsu māciņa, jā. Nu, lūk, un jūs saņemsiet komisijas, tad, respektīvi, viss šis pools pat taisno saņem komisijas no QuickSwap biržas pār likviditātes nodrošināšanu, un savukārt, ja jūs esat pool dalībnieks, jūs jebkurā brīdī šīs komisijas sev izņemiet ārā uz kripto māciņu. Ja? Otrs 50% no jūsu investīcijas mēs novirzīsim uz Chainlotto marketing kampaņu. Mums ir ļoti svarīgi ar šo produktu veiksmīgi iestartēt dažādu valstu tirgos. Mēs galvenokārt tur startēsim uz Āzijas tirgu, ja? Un pretī Chainlotto izmaksās 10% no saviem kompānijas ienākumiem veselu gadu, ja, šim pūlam. 10% tas tiks izmaksāt tādā gadījumā, ja pūlā tiks piesaistīti visi 100,000, ja būs mazāk, tad proporcionāli mazāk. Ja. Pēc gada šis pūls tiek veidots uz 1 gadu, pa to laiku likviditātē tiks teiksim, tā piesaistītas dažādas citas naudas, ja, teiksim, likviditāte būs pietiekami liela, ja, tad šo daļu mēs izņemsim ārā no QuickSwap, un jūs varēsiet savus LP tokenus nopārdot ļoti izdevīgi, ja, pa visu kopējo cenu, ja, uz to brīdī, ja, un ja, tas būs jau pēc gada. Ja, teiksim, arī ātrāk var nopārdot savus tokenus, tikai tad tas sanāks neizdevīgāk. Ja. Nu, tādā veidā šis ir papildus peļņas iespēja cilvēkiem, kuri vēlās tādā veidā iesaistīties. Ja. Un ik viens cilvēks, kurš investēs šajā pūlā $100 vai vairāk, saņems saucamo governance, jeb balsošanas tokenu. Ja, viņi arī vēlāk tiks doti par dažādiem citiem nopelniem. Ja, teiksim, tur būs dažādi citi principi, kā pie viņiem varēs tikt. Un, kā jau teicu, apmēram pusgadu laikā mēs arī ieviesīsim pilnvērtīgu DAO, kad par dažādiem jauniem lēmumiem ekosistēmā balsos visi community kopā. Nu, lūk, tagad vēl 2 vārdos arī par mūsu produktu Chainlotto, kurš ir
principā gatavs, jā, mēs viņu startēsim, palaidīsim tieši pirms listinga, jā, un pirmies ienākums no šī tokena, no šī projekta token holderiem būs tieši listinga dienā, tā ir pirmdiena, mēs listējamies apzināti pirmdienā, jā, teiksim, un šajā dienā jau, ja 5 pēc mūsu laika listings, tad kaut kādos 12, 1, jā, token holder un NFT holder saņems ienākumu pirmo no kripto loterijas Chainlotto. Šajā loterijā ik viens cilvēks varēs ar vienu loterijas biļeti vinēt līdz pat 5 laimestiem, pēc katriem 20 nopirktām biļetēm automātiski randomā tiks izlauzēts viens laimests, ja? Un biļeti maksā tikai $10. Un patiesībā šī tāda, es teiktu, tāda naudas mašīna, ko ik viens no jums var iekustināt, ja? Teiksim, arī uzaicinot savus draugus, iegādāties biļetes, laimēt, ja? Un jo šeit ir iekšā 3 līmeņa referālā programma. Ja? Lai jums atvērtos referālā saiti, jums būs jānopērk vismaz vienu loterijas biļeti pašam arī, ja, teiksim, pašam, ja, lai šī saite būtu, ja, un no 3 līmeņiem varēs saņemt šos ienākumus. Ja? Tas tā izstāsta ļoti vienkārši, ja? Kad piesaistam cilvēks, tas nenozīmē, ka jāveido 3 līnijas, ja? Jūs varat vienu cilvēku piesaistīt, jūs varat 2, jūs varat 5, ja? No 3 dziļumiem, no katras nopirktās loterijas biļetes, no katriem $10, no 3 līmeņiem $1 pat taisno iekrīt jūsu kripto maciņā. Ja? Ja jūs esiet varat atrast, teiksim, kripto blogerus, ja, un tīklu mārketinga līderus vai paši tādi esiet, ja, teiksim, tā ir fantastiski iespēja jums nopelnīt naudu šo produktu, ja, jo kripto loterijas biļeti, tas ir reāls produkts, ko cilvēki pērk, tāpēc, kāds lai izklaidētos, kāds lai vinētu, ja, un arī no šī projekta, no mūsu ienākumiem 10% mēs novirzīsim labdarības projektā. Ok, iesim tālāk ceļa kartē. Protams, kad šis, es viņu nesauktu par rebranding, es teiktu papildinājums mūsu partneru aplikācijā. Loģiski, kad ir pavirzījis uz priekšu arī startat brīdi, ja, mēs bijām plānojuši to ar Silo startēt jau septembrī, oktobrī, ja tagad, ja, mēs ar Matchful startēsim gada beigās, pašās gada beigās, ja, un pirms tam mēs startējam ar Chainlotto, ja, tad listings notiek tagad līdz 10. Oktobrim, ja, notiek šis rebrandings pārēj uz Matchful, ja, tad listings, tad es atvainojos public sales iet līdz 10. Oktobrim, ja, un listings notiek 16. Oktobrī Quickstop biržā 17. pēc Latvijas laika. Ja. Un jau nākamā gada sākumā tad mēs Matchful startējam gada beigās. Mums būs tiešām liela marketinga kampaņa. Ja. Mēs panāksim strateģiski pirmajā brīdī 3 valstīs pietiekami lielu lietotāju skaitu, un tad mums ir tālāk jau lielo fondu piesaista un globāla ekspansija ar Matchful, un no nākamā gada arī jaunu dažādu citu kompāniju startup iesaista mūsu ekosistēmā, ja, priekš tā mums arī būs pietiekami daudz resursu, lai to izdarītu, un tie būs atspoguļoti tokenomikā. Ja. Tokenomika, kā jau šīs prezentācijas sākumā stāstīja, ka mums uz listinga brīdi būs 555 555 555 tokeni. Šobrīd mums apritēja 690 miljoni. Mēs esam uztaisījuši 2 reiz dedzināšanu, vienreiz 250 miljonus, otrais 60 miljonus. Ja? Un mums ir tāda lieta, ka public sale šobrīd tas, kas notiek no 25. jau ir sācies septembra līdz 10. oktobrim, tad mēs piedāvājam 51 334 181 tokenu. Un kāpēc šeit ir zvaigznīte? Ja, teiksim, tāpēc, ka, ja mēs viņus nepārdosim visus šajā public sale, tad mēs atlikošo daļu sadedzināsim.
Un sadedzināšana notiks arī no citām sadaļām, tā skaitā mārketinga un komandas, ja, teiksim, ekosistēmas tokeniem. Un mēs precīzi, cik no kuras sadaļas sadedzināt, pieņemsim lēmumu pēc public sale, kas ir līdz 10. Oktobrim, un sadedzināsim tik daudz, lai mums paliktu 555 miljoni, 555 555 tokeni. Ja. Šodien notiek, tad visiem cilvēkiem ir iespēja šeit investēt, saucamajā public sale, ja public roundā, un mūsu tokena cena ir 0,0025 USDT līdz 0,0035. Tad ir šāds starpība, ja teiksim, ka ātrāk pērk tas lētāk, kas pērk mazliet vēlāk, tas pērk dārgāk, pašpēdējie pērk visdārgāk, ja? Un šajā raundā mums ir paredzēts 20% atbloķēšanās. Tad TGE, Token Generation Event, jeb listinga dienā, listinga brīdī, precīzi 17. pēc Latvijas 16. oktobrī, ja, un pārējie 80% atbloķējās nākamajos 24 mēnešos, tur katru dienu lineāri tādā veidā. Ja. Un tā pašā laikā cilvēki, kuri izprot Daitex tokena un Daitex tokena ekosistēmas produktu vērtību, saprot to, ka šis tokens ir vajadzīgs galvenokārt tāpēc, lai ar viņu palīdzību saņemtu iknedēļas ienākumus. Ja? Un nav nekāda starpība, vai jūs tokens šeit atbloķējās vai neatbloķējās. Ja? Teiksim, jūs tokens saņēma ienākumu jebkurā gadījumā. Ja? Teiksim, vai viņš ir nobloķēts, vai viņš ir atbloķēts. Ja? Un tiem cilvēkiem, kas šeit nāk uz ilgtermiņu, kā uz ilgtermiņu investīciju, ir pilnīgi vienalga, kad viņš atbloķēs, viņiem ir svarīgi to tokenu nopirkt lētāk. Ja, jo lētāk nopērkam, jo efektīvāk tas viss sanāk. Ja. Un saprotot šo, mēs nolēmām šodien public sale piedāvāt divas opcijas. Tad divas opcijas, kādā veidā iegādāties tokens, jūs to varat darīt par šo cenu ar šādu atbloķēšanās periodu, un jūs to varat darīt lētāk, krietni lētāk, lai tas būtu izdevīgāk no ienākuma viedokļa, bet tā gadījumā būtu mazliet garāks šis periods, kad viņš atbloķēsies. Ja? Nu, lūk, tātad par šo visu šajā slaidā, tātad mūsu public sales ir no 25. septembra jau sācies līdz 10. oktobrim. Mēs no 51 miljonu tokenu pārdodam 41 miljonu caur mūsu resursiem, Daitex mājaslapu, Telegram botu, un 10 miljonus mēs listējam Gempad Launchpadā. Tas notiks rītdien, tas vēl šodien nav izdarīts, tehniski tur bija mazliet vēl aizķeršanās, ja, bet rītdien tas būs. Nu, lūk, un tad mums ir pirmā opcija iegādāties tokenus par 0,016, tas ir mazliet dārgāk nekā bija private raundā, ja? Līdz 0,0020, un tad jūs atbloķēšanās periods būs 36 mēneši lineāri, sākot no 16. oktobra, ja? Tad tur nebūs nekāda procentu uzreiz, tur vienkārši viss sāksies katru dienu lineāri atbloķēties, ja? Teiksim. Un tad jūs nopērkat lētāk, un ja jūs gribat tā kā lai jums ir iespēja uzreiz listinga dienā tur kaut kādu daļu notirgot, ja, teiksim, jūs varat pirkt dārgāk, tā kā ir šajos standarta noteikumos, ja, tokenomikā, un tad jūsu atbloķēšanās periods būs tāds kā tur. Gempad Launchpadā būs tikai šī otrā opcija, ja, teiksim, tur ir tikai viena opcija, tagad tas ir pēc jūsu izvēles. Nu, šeit cenas ir diapazons, arī nākamā slaidā parādīšu, kā viņš mainās, ja, un public sale laikā minimālā investīcija ir $50, maksimālā ir $2500. Un vēl pirmie 100 investori, sākot no $100, tagad tie, kas investē 100 vai vairāk, saņem Daitex Bronze Genesis NFT. Jā, tātad, kā jau iepriekš minēju, mums no private raunda mazliet virs 100 NFT bronzas ir palikuši pār, tad mums nav vairs pieejama ne zelta, ne sudraba. Ja? Tad šeit cilvēki, kas investēs no $100 vairāk, saņems šos NFT. Pēc tam mēs viņus nosūtam uzreiz uz Maku, tai pašā dienā vai nākamā, parasti tajā pašā vakarā mēs to daram, ja?
un, kā jūs zināt, šie NFT saņems papildus ienākumu, ja, no mūsu produktiem. Ja. Nu, lūk, tad atlicis vien noskaidrot, kā tad var nopirkt, vēl cenas, ja. Tad izskaidrošu par cenām vēl pa vidu. Tātad šī pirmā opcija un otrā opcija, ja, tiklīdz mēs pārdodam pirmos 7 miljonus tokenu, tā cena iet uz augšu. Ja, tātad nav svarīgi, vai jūs izmantojat pirmo vai otro, ja, tātad šobrīd, kamēr ir pirmā opcija, ja, teiksim, pirmā cena, jūs izvēlaties pirmo vai otru opciju, un tiklīdz kā 7 miljoni tiek pārdoti, mēs cenu paleceļam uz augšu 0,017 vai 0,027. Mājaslapā notiek, nu, teiksim, informācijas atspoguļošana, reiz dienā mēs uztaisām upgrade, ja būs vajadzīgs, uztaisīsim to 2 reizes dienā, jā, teiksim, lai redzētu, cik tokeni ir pārdot, cik ir no katras šīs sadaļas palikuši, jā, lai dabūtu esošo cenu pirms pacelšanās un tā tālāk. Kurš pērk ātrāk pieņem lēmumu, tas arī ātrāk dabū labāku cenu, plus vēl, nu, kā teicu, pirmie 100 cilvēki, arī NFT, nu, patiesībā, ja visi pērk par $100, tad sanāk pie šīs pirmās cenas, ja NFT beidzās, ja. Tādā veidā. Ok, iesim uz priekšu. Tad, kā tad nopirkt šo DAITEX tokenu šobrīd public sale laikā? Tad mūsu mājaslapā, tur ir sadaļa Invest Now, plus tur ir Google forma. Google formā ir arī tā skaitā jāieklikšķina, vai jūs izvēlaties pirmo vai otro opciju. Tas ir obligātais lauks. Jā, lai mēs varam saprast, par kuru cenu tad un ar kādu atbloķēšanās periodu tos tokens piešķirt. Jā, tad tas ir viena opcija. Otra lieta ir lietojot mūsu Telegrama botu. Jā, un Telegram botā daudz cilvēku viņi lietojuši jau no private sale, jūs atceraties, ka tur ir referālās komisijas. Jā, tātad mēs šobrīd esam novienkāršojuši referālās komisijas tikai uz USDT. Un viņas ir lielāks. Bija 8 toreiz, tagad ir 10 pirmā līnija, bija 5, tagad ir 7, trešā līnija ir 3, toreiz bija 2%. Jā, teiksim, tā kā nu, šādā veidā tiek maksāts referālas komisijas, lai jūs varētu saņemt referālo komisiju, tad šodien nopelnīt. Jums pašam ir jāinvestē vismaz $50 šodien ir minimālais. Bet nu, tiem cilvēkiem, kas to jau ir izdarījuši private sale laikā, un kuriem ir referālā saite visiem, ja, tagad nav obligāti jāpērk otrais, var pirkt, protams, tas ir laipni aicināt, bet visas jūsu saites un visi jūsu bonusi darbojās jau no šī iepriekšējā raunda, ja, teiksim, tā kā pilnīgi mierīgi to var lietot. Ja, teiksim, Telegram bots strādā patiesībā ļoti viegli, tur arī ir visas prezentācijas un apraksti, ja, tagad tur viņš ir no jauna uztaisīts atbilstoši public sale-am un līdz šī public sale beigām, līdz 10. oktobrim, tad viņš strādās un tur varēs arī tad ik viens izmantojot to var nopelnīt. Nu, un Jump on Launchpadā, ja, tad no rītdienas arī būs iespēja iegādāties. Nu, es vairāk paredzu, ka no turienes atnāks pilnīgi jauni cilvēki, jauna community no malas, no citurienes, ja. Tā kā tie cilvēki arī ienāks mūsu community. Ja. Nu, tā pa lielam tā ir informācija, ko es jums gribēju šodien pastāstīt. Jā, teiksim, jūs jau zināt, kur man atrast, kur kontaktēties, rakstiet Telegramā, rakstiet privāti, jā, teiksim, vai rakstiet un zvaniet tam cilvēkam, kas jums sasūtīja šo video, vai arī caur mūsu botā var uzrakstīt jautājumu, tāpat tās var jautājums uzdot caur DAITEX token.com mājaslapu, var ieiet visos mūsu sociālos tīklos, mūsu Telegram grupa, kurā ir angļu, krievu un ukraiņu valoda, ja, teiksim, kur uzdot jautājumus, ja, nu, jūs jau ziniet, liela daļa, ka es arī privāti atbildu, ja, vienā brīdī varbūt būs grūti paspēt to izdarīt visiem, ja, bet ja, droši komunicējiet, es ļoti labprāt arī jums palīdzēšu un atbildēšu. Nu ko, paldies, kad skatījāties, lai visiem jauks vakars.